Metinam iekšā mūsu jauno sliekšņa paneli, pēc kārtīgas sastiprināšanas, salīmeņošanas un tā tālāk sākam veidot pilno šuvi, ejot ik pa pāris metinājumu punktiem, vairākās kārtās izveidojam pilnu, kārtīgu hermētisku šuvi, ik pa laikam patīrot pa vidam ar drāšu birsti, nost izdeģus, kas rodās no metināšanas. Metinam tā, ka viss sprakšķ pa gaisu un dūmi veļās mutuļiem. Tad, kad sliekšņa augšpuse ir nometināta, tad ķeramies klāt pie sliekšņa apakšpuses, kura, protams, tiek stiprināta uz punktu metinājumiem. Izmantojot saspiedējas stangas, saspiežam materiālus plakni pret plakni un visu kārtīgi nometinam. Sagruntējam visu, kas gruntējams, iztīram no iekšpuses cik vien iespējams un no ārpuses. Un šādi ten izskatās šuve no iekšpuses, kā redzat, pilnīgs un absolūts caurkausējums visā šuves garumā. Šādi izskatās šuve mums no ārpuses, tūplānā, pirms slīpēšanas. Un šādi izskatās viss slieksnis kopumā, tā ka prieks pašam viens skatīties.